Šodien, bez jebkādas pieredzes, es sacentīšos ar profesionālu treneri un viņa audzēkņiem parkūra trasē. Skriešana pa sienām, lēkšana pāri visam, ko es redzu. Redzēsim, kur šodien es ierindošos rezultātu tabulā. Čau, Andri. Čau. Klau, nostāsti, kur mēs šodien atrodamies. Mēs esam spotā, mēs taisīsim visu parkūru nodarbosimies. Mēs centīsimies, vai ne? Nu, vienkārši dzīves. Ja mums kaut kur jātiek pāri, mēs varam taisīt, piemēram, lazy vault. Ja mums ir slinkums, mēs varam uztaisīt kaut kādu stilīgāku triku. Mums ir pārlikt pāri. Cik daudz nodarbojas sportisti ar... Pagaidām tādi kārtīgi sportisti, kas tieši ir Latvijā šobrīd. Varbūt ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, bet pārsvarā mūsu vārds tā kā pasaulē ir abnormāli liels. Parkurs ir disciplīna ar galveno pamatprincipu tikt no punkta A līdz punktam B, pārvarot šķēršļus un pārvietojoties pa visātrāko un efektīvāko ceļu, izmantojot tikai savu ķermeni. Mums treniņam ir pievienojušies jaunieši. Kas jūs pamudināja sākt nodarboties ar parkūru? Es gāju uz dancošanu, un tur bija jādara kaut kādi triki. Mana mamma teica, ka man ļoti labi sanāk. Es ieraudzīju filmās visādus aktierus, kas taisa visādus tādus trikus. Un es pats sāku visu ko mācīties, un beigās mēs atradām treniņus un mums atnāca. Man ļoti patikās. Tu gribi būt kaskadieris? Jā. Kas ir jūsu mīļākie triki? Varbūt mēs uzreiz pārvirzamies uz tiem? Mans mīļākais triks ir korps. Off-axis backflips no vienas kājas. Ar 360. Let's go! Mans mīļākais triks ir Websters. Websters. Tas ir palējām frontflips no vienas kājas, svingojot vairāk ar kāju un rokām. Sāksim ar pamatu. Man ir jāapgūst 4 dažādi parkūra paņēmieni, kā pārvarēt šķēršļus. Tas būs mans treniņš pirms ātruma disciplīnas. Visvienkāršākais valds un visizmantojamākais šādās gadījumās ir speedsteps. Visam vienkārši mēs liekam vienu roku virsū, vienu kāju virsū un gābjam pāri. Pamēģinam uztaisīt šitā. Super easy. Ok. Jaunieši jau taisa vidīgi labi. Ok. Kas šeit jāievēro? Mēģinam tā, lai mēs ķermenis iziet ritīgi uz priekšu ārā. Tas nozīmē, kad mēs kāpjam pāri, roku un kāju laižam reizē vaļā. Bišķi aizmirsās kaut kas tā, jā. Tā kāja, kas ir brīvā, spēr viņu ritīgi cauri, lai viņu var nākt uz zemes. Mēs lidojam cauri ar to kāju. Ok. Labi. Noteikti visi redzējuši šo voltu. Tas ir monkeys. Jāsaut, mēs ieskainamies, atspērtamies ar abām rokām un pārlidojam pāri. Rokas tā kā bišķi platāk un kājas iet starp rokām. Jā, tātad ceļas starp elkoņiem. Kas notiek tādā gadījumā, ja es paklūpu? Tad tu nokrīt. Mēs atspēramies nevis no vienas, nevis no abām kopā, bet it kā no abām. Okay, Man liekas, Kārlis ir ļoti stilīgs, un man liekas, ka Darija ir vēl stilīgāka. Super, es arī mēģināšu. Šis bija rītīgi stilīgais, jau teikt. Jā? Noteikti lieta, kas mums jāiemācās, ir pūleņas, lai mēs varētu forši nokrist, lai nekad nekas nesāpētu. Es parasti lieku kājas nedaudz kopā, bišķīt uz priekšu un uzblēc pāri. Viena maz lietiņa tev atstās galvu. Tā ir palēm galvenā lieta, ko mēs negribam darīt, tāpēc, ka uz zemes, uz asfalta būs bišķi sāpīgi, vai ne? Jā. Varam zodu mēģināt tuvāk pie krūtīm likt. Šitai sanāca jau caur visu. Baigi taisnais bija. Jāiet parādīt viņam, tad viņš kaut ko... Daži saka, dimantiņā jāliek rokas. Nav. No malas izskatās diezgan ok. Mēģinam darīt tieši to pašu. Vienkārši bišķi ātrāk ir jāabsorbē, ātrāk jāiet iekšā tajā kūlenī. Šeit ļoti labs veids, kā var pateikt, vai ir labs kūlenis vai nē. Ja ir ritīgs troksnis, mēs atstamies, kājas atstās. Tā mēģinam pēc iespējas klusāk uztaisīt to kūleni. Mēs to neredzējām, ja? Droši. Jā, nice. Super, diezgan klusi arī, man liekas. Jā? Ok. Mums ir pievienojies kavētājs. Čau. Kā to sauc? Ralfs. Andri, Jā. Es esmu gatavs. Galvenais, lai tev liekas, ka tu esi gatavs. Jūs redzējāt mani taisam trikus, un kā jums šķiet? Skatoties no tavu pēdējā tā laina,
Es domāju, ka tu esi gatavs. Man arī tā liekas. No trenera man akcepts ir, no audzēkņiem arī. Es esmu gatavs. Aiziet, parkour! Laiks noskaidrot, kuras ierindošos rezultātu tabulā. Viena trase, uzdevums uz ātrumu. Aiziet! Let's go! Kāža aiziet! Ātruma trase ir tikko pieveikta. Šeit laikam fiziskās dotības nav tik svarīgas kā tāda izveicība, spēja sakoncentrēt savu ķermeni vienkopus. Mana grūtības pakāpe 3,5 no 5. Bija diezgan ok, tikai šitās kastes bija baigi bais par tavām potītēm. Jā. Gandrīz nolūza, bet citādāk jau bija diezgan labi. Vienmēr, kad lēc jābūt ridīgi pārliecinātam, ka tu to vari, citādāk aizies greizi. Nu, reku tev paveicās šoreiz. Andri, paldies. Kārli, Rolf. Rakst komentārā, kā man sanāca. Kādu sporta veidu vēlēs redzēt nākamajā epizodē. Spied patīk un abonēt. Un tiekamies nākamajā epizodē. Čau!